F, tātad frekvenci, mēs iegūstam šādu formulu, ka frekvence ir 1 dalīts ar 2π kvadrātsaka no LC. Un tātad šī formula izpildās tikai rezonanses gadījumā. Tikai rezonanses gadījumā. Un rezonanses gadījumā mēs varam rakstīt, un atkal no šīs formuliņas var izvest, ja, es sev kladītē izvedu, tagad es šeit nerādīšu, atkal jau ļoti vienkārši izvedums, nekāda kvantu matemātika, ne raķešu zinātne, ja, pat ar pamatskolas matemātikas zināšanām var no šīs formuliņas izvest C, no šīs pašas formuliņas varam izvest L. Un tātad visas šīs 3 formuliņas attiecināms tikai uz rezonanses gadījumu. Ja mēs ņemam vienkārši ķēdi LC kontūru un mēģināsim likt iekšā, mēs iegūsim nepareizi aprēķinu. Ja? Tātad skatāmies uzmanīgi. Mums sākumā ir zināms, ka mums ir iedots 2,2 mikrofarādu kondensatoriņš. Mēs atrodam rezonanses frekvenci un zinot rezonanses frekvenci, tātad, ja mums tātad šis skaitlis ir zināms, ieliekam frekvences formulā šajā un aprēķinam L. Tātad L ir, un tas mums ir jāaprēķina. Ja? Tas ir laboratorijas darba uzdevums. Tātad ielikšu maz video fragmentiņus arī no paša laboratorijas darba. Un tātad mēs ieliekam šajā formuliņā, izrēķinam spoles induktivitāti, zinot kapacitāti. Protams, mēs pārējām uz pamatvērvienībām. Mikro ir 10 mīnus 6. Tāda astīta mikro, ja? Ir 1 reiz 10 mīnus 6. Ja? Un ja ir 2,2 mikrofarādi, tad mēs ņemam 6 nulītes uz apakaļ, iznāk 5 nulītes un 22 farādi. Ja? Pamatmērvienībās. Tātad izrēķinām induktivitāti. Induktivitāte mums būs Henrijos. Kapacitāte mums būs farādos. Ja? Nedrīkst teikt ir, jāsaka būtība. C nav F. C mērvienība ir F, ja? Un L mērvienība ir H. Tātad C mērvienība ir F, kapacitātes mērvienība ir farāds, un L mērvienība ir H, induktivitātes mērvienība ir Henrijs. Ja? Tātad izrēķinām kontūru induktivitāti, un šeit es mazlietiņ kaut kur kļūdījos. Varētu būt, kad šeit, tā es paņemšu rakstāmo, ja? Tātad es pārakstu vēl vienreiz. XC ir vienāds ar 1 dalīts ar 2F. Nu, man nepatīk tādas secības atvaļinājums. Vienkārši šāda secība. Man nepatīk tātad 2. Izlec 2πf iekaviņas kvadrātā L, ja? Tātad šeit man ir kapacitatīvā pretestība un induktivitāte, ja? Un mēs rēķināsim induktīvā pretestību XL ir vienāds 1 dalīts 2πf kvadrātā C. Tātad mēs strādāsim ar šo formulu, un tur es vienā kopijā mazliet kļūdījos, ja šeit abi bija L vai abi bija C, kas nebija pareizi, ja? Bet šeit man, es skatos, šeit man ir viss pareizi, XC
un L, X, L un C. Ja, tātad šī formula pareizi. Tātad vēl vienreiz atgādinu, šīs trīs formulas attiecās tikai uz rezonanci. Ja nav rezonants, šīs formulas nav lietojams. Ja? Un tātad mēs izrēķinām frekvenci Hz, kapacitāte F un induktivitāte H. Ja? Nu, šeit var rakstīt mikrovērvienībās, un šeit var rakstīt vienkārši mērvienībās, ja? Decimāli skaitļi kaut kādi, ja? Nu, kāds tur skaitlis iznāks. Ja? Mums zināms, ka kapacitāte tātad mums ir 2,2 mikrofarādi. Šo te mēs aprēķināsim. Un pēc tam ir nākošais uzdevumiņš. Tātad tas veids šeit ir uzrakstīts. Tik tālu, ja, tik tālu mēs esam. Tātad ģenerators ģenerē sinusoidālu mainspriegumu, kontūrs ar zinām kapacitātu, nezinām induktivitāti, mainot frekvenci pie kādas noteiktas frekvences iestāsies rezonance, kas būs redzams pēc maksimālās amplitūdas oscilogrāfa. Tātad skatieties video, būs maksimāla amplitūda. Uzdevums zinot rezonances frekvenci un kondensātoru kapacitāti aprēķinām. Kontūras pols induktivitāti jau pastāstīja, kā pārliecinamies par aprēķinu pareizību, ieliektu induktivitātes vērtību, rezonances frekvences formulu un aprēķinām rezonances frekvenci. Salīdzinot to ar eksperimentālo iegūto frekvenci. Tātad šeit mums ir rezonances frekvences formula, ja? Vēl vienreiz pārakst to pašu, kas ir šeit, ja? 1 dalīts ar 2pi kvadrāts sakne no LC. LC ir induktivitāte un kapacitāte. Viss, ja? Tātad eksperimentālā iegūtā frekvence un aprēķinātā frekvencēm ir jābūt vienādām vai ļoti līdzīgām. Ja? Tad mēs zinām, kad aprēķins ir bijis pareizs. Tālāk ir kontrola jautājumi, ir zināms, ka svārstība kontūra mēdz būt strāvu rezonants un sprieguma rezonants. Kāda veida kontūrs ir šis strāvu rezonants vai spriegu rezonants? Kā to noteikt? Nu, var uzrakstīt Google, var meklēt uzdevumos LV, lai jūs nepārcenstos, es paskaidrošu priekšā. Tad šeit mums būs sprieguma rezonants. Un tos pašus elementus saliekot virknē, mums būs strāvu rezonants. Ja? Tātad tie paši, tā pats polīte un tas pats kondensators pie tās pašas frekvences mums veidos strāvu rezonanci šādā gadījumā. Tātad, un strāvu rezonances gadījumā tas nozīmē, ka šeit būs praktiski izslēgums, visa strāva bez kāda ierobežojuma plūdīs cauri. Nu, tātad, cik mums atļauj kondensātoru kapacitāti? Protams, jo tā ierobežo, ja? Šajā gadījumā. Tātad caurspēj, bet nosacīt tātad šeit būs X pilnā ķēdes vadītspēja būs 0, ja? Vai tieksies uz 0, tas būtu precīzāk teikt, ja? Un šeit X tieksies uz bezgalību, tātad sprieguma rezonants šeit ir pretējais, ja? Tātad sprieguma amplitūda maksimāla, un šeit ir strāva amplitūda maksimāla. Un pēdējais jautājums, kā jūs domājat, kāpēc tieši šādu veidu kontūru aplikojam laboratorijas darbā? Atbild ļoti vienkārši, tāpēc, kad par ģeneratoru kalpo mans telefons, un ja es uztaisītu šādu schēmu, tad es savu telefonu vienkārši pakļautu izdedzināšanas riskam. Tā kā es
bija žēlīgs savam telefonam, tad es uzrīkoju sprieguma rezonanci. Un otrais iemesls, protams, kad pats oscilogrāfs, šim oscilogrāfam nav tātad strāvas mērīšanas ieejas. Ja? Ir oscilogrāfs, kam ir strāvas ieeja, bet šim konkrēti ir tikai sprieguma jūtīgi ieeja, līdz ar to tas ir otrs iemesls, kāpēc mēs izvēlējamies sprieguma rezonanci un nevis strāvu rezonanci. Tā kā apmēram es pastāstīs sekmes aprēķinos. Sekmes aprēķinos un tiekamies nākošā stundā. Tā kā tas ir taisni kā radīts. Ļoti vienkārši, ļoti ātri. Mums uz pirmais ir tā kontura kapacitāte, abiem būs vienā 2,2 tie Jā, te nav nekāda, faktiski tikai viens mērījums mums būs viss. Frekvences, teiksim, sāksim mainīt no kaut kādiem tur 200 herciem līdz 15 kHz. Un tur par vidu kaut kādā frekvencē iestāsies rezonans, un tas būs redzams ar vislielāko iespējamo amplitūdu. Un tad, kad to amplitūdu mēs fiksējam, ja mēs izlemjam, tātad ir pie tādas un tādas frekvences, mums ir vislielākā amplitūda. Mēs sakam, ka šeit ir rezonans. Ja? Ierakstam to frekvenci protokolā, un tad no tām formulām, kas tur ir, mēs izrēķinām, kāda ir induktivitāte. Un tad tur ir secinājumi jāuzraksta, un viss darbs ir vienkārši tā tīrāk darīšana.